Šajā video materiālā es pastāstīšu par darba uzsākšanu projektu vadītājiem. Lai strādātu programmā, jums ir nepieciešams Gmail e-pasts. Tātad, ja jums nav Gmail e-pasts, jums tas ir jāizveido, jo visi darba dokumenti atradīsies Gmail e-pasta diskā. Tātad, kur kā piekļūt šim diskam? Lai jūs piekļūtu uz diska esošām liepu zip uzņēmumu sarakstam, jums tas būs jāpieprasa koplietot. Tātad, kad jūs būsiet pieprasījuši koplietot, jūs saņemsiet koplietošanas uzaicinājumu. Tas jums atnāks kā e-pasts. Tātad šeit ir atnācis e-pasts ar koplietošanas uzaicinājumu. Atverot vaļā, jūs varēsiet atvērt šo datu bāzi. Tātad datu bāze izskatās šādi, kā Google Excel dokuments. Pirmajā lapā ir redzama informācija par to, kā jāstrādā ar šo dokumentu. Otrajā lapā ir parādīti uzņēmumi. Tātad šeit ir minēti visi tie uzņēmumi, ar ko šobrīd notiek sadarbība. Tātad uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas datums, projekta vadītājs un kāda ir pēdējā aktivitāte un kāda ir plānotā aktivitāte. Protams, ka šeit ir redzams, ka daži projekta vadītāji nav visas ailes aizpildījuši, šāda darbība nav pieļaujama un mēs to turpmāk arī izslēgsim. Tātad, kā mēs turpmāk meklēsim šo sadarbības uzņēmumu datu bāzi? Tad, kad šis e-pasts jau būs aizslīdējis kaut kur tālu starp citiem visiem pāriem e-pastiem. Lai mēs piekļūtu Google diskam, šeit uzspiežam uz šo ikoniņu un redz, kur atrodam disku. Tad, kad jūs atvērsiet šo disku, sākuma periodā šeit jums nebūs neviena dokumenta, izņemot tas viens dokuments, kurš būs ar jums koplietots. Šeit es šobrīd esmu atvērs liepu zip e-pastu, un tanī ir ļoti daudz dažādu dokumentu, kas ir sakārtoti mapēs. Tātad tieši tādā pašā veidā jūs varēsiet arī savus dokumentus kārtot mapēs. Šis dokuments ir pieejams vairākiem lietotājiem, tāpēc katrs lietotājs izdarot kādu darbību, kādam lietotājiem izdarot kādu darbību, to redz arī pārējie. Tātad, ja kāds fiksē šajā datubāzē uzņēmumu, to redz pārējie. Tātad viss notiek online, un šeit nav nepieciešams nekādas saglabāšanas iespēja, vai nekāda saglabāšana, jo tas viss automātiski tiek saglabāts uz Google diska. Protams, ka tas ir pieejams no jebkuras vietas, kur ir internets. Uzsākot darbu, katrs projekta vadītājs izvēlās 10 uzņēmumus, ar kuriem tas ir paredzējis strādāt. Tātad pirmkārt projekta vadītājs pārbauda, vai šāds uzņēmums jau nav kādam citam projekta vadītājam, un tad to fiksē datu bāzē. Un, protams, ka pierakst klāt savu vārdu. Tātad fiksēšanas datumu, savu vārdu, un šeit ieraksta plānots uzsākt darbību. Pagaidām, kamēr kamēr nav uzsākt šī darbība, vienkārši ierakstam plānots uzsākt darbību. Pirms reāls darbības uzsākšanas šie uzņēmumi ir jāapstiprina man, tātad es šos 10 uzņēmumus pārbaudīšu un apstiprināšu, ka ar tiem
var strādāt. Tālāk projektu vadītājs uzrunā šos uzņēmumus, zvanot un sarunājot tikšanos. Tātad šajā gadījumā mēs programmu prezentējam klātienē. Ja kāds no uzņēmumiem prasa kādu detalizētāku informāciju, nosūtam e-pastu, bet jebkurā gadījumā process notiek klātienē, tātad prezentējam, pārunājam iespējamo sadarbību. Tātad, kur iegūt uzņēmumus, ar kuriem sadarboties? Tātad, pirmkārt, jau tie ir jāmeklē uz Google diska dokumentā sadarbības uzņēmumu. Šeit ir 3 lapas - informācija, uzņēmumu un potenciālie klienti. Potenciālie klienti šajā gadījumā ir tie uzņēmumi, ar kuriem vēl nav uzsākt sadarbība. Šeit jau viena projektu vadītāja ir atzīmējusi 10 projektus, un viņa pārliks šos projektus šeit uzņēmumu sarakstā, un tālāk pirms darba uzsākšanas es tos pārbaudīšu un apstiprināšu. Un tālāk notiks šo te uzņēmumu uzrunāšana. Visvairāk uzņēmumi ir pieejami Lorsoft datu bāzē. Tātad šeit es izvēlēšos uzņēmumu reģistrs, tātad datu bāzes. Pirmkārt man jāuzspiež un uzņēmumu reģistrs. Un tālāk meklētājā es ierakstīšu iekšā juridiskā adrese Liepāja un iegūšu rezultātu visus tos uzņēmumus, kas atrodas Liepājā. Kā jūs redzat, šeit kopējais skaits ir 10,579 uzņēmumu. Tātad iespaidīgs skaitlis. Uzmetot aci šiem uzņēmumiem redzam, ka daļa no tiem ir likvidēti, bet šeit būs salīdzinoši maza daļa likvidēto uzņēmumu. Tā kā tiešām var apgalvot, ka potenciālie sadarbības partneri mums ir vairāki tūkstoši uzņēmumu, kas atrodas Liepājā. Lai piekļūtu šai datubāzei, ko es šobrīd demonstrēju, ir nepieciešama reģistrācija. Šajā nolūkā tiks iedota jums parole, lai varētu to ievadīt šeit, reģistrēšanās lauciņos un tālāk izmantot šo te informāciju, atlasīt Lorsoft datubāzē. Protams, kad arī liepājniekiem ir datubāze ar uzņēmumiem, un šo datubāzi mēs arī varam izmantot. Šie uzņēmumi ir minēti sludinājumu sadaļā darbs, kur tiek piedāvāts darba iespējas liepājniekiem, un šie ir tie uzņēmumi, kurus ir vērts uzrunāt. Protams, ka ir jāskatās ar UPB, piemēram, mēs jau esam strādājuši, un šo sadarbību ir ļoti grūti izveidot, jo uzņēmums ir milzīgs, bet ir ļoti daudz mazāku uzņēmumu, kas meklē, un mēs šajā gadījumā varam iet un piedāvāt šos sadarbības piedāvājumus. Otra lieta ir, protams, jebkur citi portāli, kas piedāvā izvietot darba sludinājumus, piemēram, CVE online. Tātad, kad uzņēmums ir izvēlēts, reģistrēts datubāzē, es atzīmēšu, ka uzņēmums ir derīgs un mēs varam to uzrunāt tālāk, kā projektu vadītājs sazvana šo uzņēmumu un vienojās par tikšanos. Tikšanos mēs reģistrējam
Liepu zip kalendārā. Tātad šo kalendāru tieši tāpat kā datubāzi mēs koplietosim. Arī kalendārs ir pieejams no Gmail. Tāpat mēs spiežam uz šīs ikonas un šeit ir kalendārs. Tad, kad jūsu kalendārs būs koplietots ar Liepu zip kalendāru, jums parādīsies visas tās aktivitātes, kas ir ierakstīts šajā kalendārā. Šajā kalendārā pārsvarā tiek rakstīts tās aktivitātes, kur ir nepieciešama mana līdzdalība. Piemēram, sākuma periodā, kad projekta vadītājs sāk darbu, viņš uz uzņēmumu dodas manā vadībā, tātad ir būtiski ieplānot uzņēmumā tikšanās laiku tādā laikā, kad es neesmu aizņemts ar citām aktivitātēm. Protams, ka to mēs varam apskatīties kalendārā un šeit fiksēt šo te darbību. Tas notiek ļoti vienkārši, uzspiežam attiecīgo vietu attiecīgajā dienā, tātad, piemēram, ceturtdienā, pulkstens 13. kā šobrīd tas ir, un ierakstam iekšā, kāds pasākums ir paredzēts. Un es ierakstīšu šobrīd testu un izveidot pasākumu. Un šie visi pasākumi, kas šeit ir ierakstīti, tālāk būs redzami visiem pārējiem darbiniekiem, ar ko ir koplietots. Citi projektu vadītāji šeit savus aktivitātes nerakst iekšā. Šeit tiek rakstīts tikai tās aktivitātes, kur ir nepieciešama vairāku darbinieku sadarbība. Tātad, ja kāda aktivitāte tiek īstenota projektu vadītājiem vienatnē, tātad šo aktivitāti nav vajadzība šeit rakstīt šajā sarakstā. Un, protams, tieši tāpat, kā es viņu izveidoju, es arī to izdzēšu. Tātad sāciet ar 10 uzņēmumu izvēlēšanos.